Pirts latviešiem allaž bijusi īpaša vieta. Cilvēku mūžs šeit sākas un šeit arī beidzās, un kopš seniem laikiem pirtis bijušas arī ķermeņa un gara atveseļošanas vieta. Tīri praktiski tā ir relaksācija. Pie mūsu intensīvā dzīves ritma šodien jebkuram cilvēkam ir vajadzīga kaut kāda atpūta un vieta, kur relaksēties. Latviskās pirtis ir tā vieta, kur mēs gan veiksmīgi to varam izdarīt. Otrs fiziskais faktors, protams, kad attīrīšanās. Ja? Ne tikai fiziski nomazgāties, bet tā ir arī vieta, kur mēs garīgi attīramies, kur mēs garīgi esam ar sevi, ar savām domām, kur viņas varam veiksmīgi sakārtot un varbūt arī sajust kaut ko vairāk. Tomēr, lai to panāktu, tas jādara pareizi. Tāpēc ik gadu Latvijas Pirtnieku savienība, kur šovasar atzīmēs jau savu 10. gadskārtu, rīko pirts meistarības skats, kurā pirtnieks parāda savas prasmes un tehniku. Un nevar, aiziet uz pirti kā ierindas latvietis pie sevis. Iedomājas, ka paņem vienu vai maksimums 2 slotus un tad tur kaut kādīgi viens otru, piekauj tādā pirtī. Ja? Slotē ir katrai savs uzdevums, un sākums ir viena slotām ir, un pa vidu iet citas slotas, nobeigums ir vēl kaut kādām citām slotām. Ir slotas, kuras liek uz galvas desēšanai, ir slotas, kuras liek zem galvas aromaterapijai. Ir spēcīgāks, vājāks slots, ir vīrišķās slotas, sievišķās slotas, tāpēc viņas, tik daudz arī viss ir vajadzīgs. Šoreiz demonstrācija pirts atceļojusi uz Smārdas pagasta virsēšiem, un, lai gan pirtnieku skatu īsti nevar uztvert kā konkursu, visas pirtnieka darbības vērtē žūrija. Katram pirtniekam dotas 15 minūtes, un tas tomēr esot mazliet par maz, un visvairāk to izjūt pirtnieku modeļi. Ir labi, tikai laika ierobežojums to var just. Tas ir, ka lēnāk, un tad būtu baigi forši. Vai jūs par bieži ejat? Jā, es pati mācos pirts skolā. Protams, pirts kultūra mums ir ļoti sena un pamatīgi, ka mēs droši to varam rādīt atbraucējiem, turistiem. No Eiropas pusē tas ir daudz, kas no tā ir iznīcis, tāpēc, ka viņš vienkārši nav bijis aktuāls. Mēs pateicoties tam, ka mums šīs mazās viensētās un tā kultūra ir glabāta, audzēta un tā tālāk, mēs esam saglabājuši ļoti daudz tās senās tradīcijas, un tas ir mūsu lepnums, tas ir mūsu unikālais, ko mēs varam rādīt. Līdzīgi kā mūsu pazīst pēc dziesmu svētkiem, latviešu dzīves ziņas tā neatņemama sastāvdaļa ir pirts. Tikai tā nav tā, ko uzreiz liek kā pirmo, ar ko lielās, bet tas ir tāds pats pēc sevi saprotams procesa daļa. Pirts kultūra Ziemeļa Eiropas tautām ir līdzīga, un uz to norāda arī pats vārds pirts, kas ļoti līdzīgi skan gan latviešu, gan lietuviešu, gan somu valodā. Sandra Litāna, Andris Spāns, TV Spektrs.